video spēlēs. Kaut kādā 4. klasē varbūt es spēlēju GTA 3. Un tur ir tas MSX FM, kur ir tur normāls drum and bass skan. Un es sīks biju, man bija tāds, what the fuck is this? Un tā arī viss sākās. Es nevaru izskaidrot īstenībā, ja godīgi. Vienkārši tā mūzika traki ir un tāda, ka kaut kas man tur smadzenēs saslēdzās. Un daudz kas ir mainījies. Es domāju, tur streamings nebija, kad es sāku. Daudz arī kā izdevuma muzona bija savādāk. Bija vairāk tā kā Juno downloads arī tagad vēl ir nomiris. Bija vēl viens cits tā kā outlets bija urbanmusic.co.uk. Viņi arī spieda plates un izdeva. Man liekas tāpatās kā visur mums ir tāds communities, riktīgs, mēs viens otru saprotam, kad tie, kas to muzonu klausās, tiem arī ir tas, mēs viens otru saprotam, un ir tāda ģimenes tā kā sajūta, man liekas. Ļoti liela, es jau producēju kopš esmu sīkais, tagad vēl mums ir ar Hēsku raidījums Galpunkts, un tas ir tā kā katru nedēļu, tad visu laiku drum and bass es viņu dzīvoju, man liekas, diezgan, Varētu būt, ka mēs ar Hēsku Beļģijā spēlējām, Invaders festivālā, bija plus 40 grādi, tur bija govis aiz stage, un vispār bija amazing. Mēs vēl redzējām Dominator Back to Back no Elements, Rest in Peace Dominators, viņš kaut kad vēlāk pēc tam arī aizgāja no mums. Vēl kaut kādu foršu DJ manas dziesmas nospēlē, tas tāds arī tāds liels notikums. DJ hypes. Būt varbūt savādākiem, atšķirties. Man liekas, vispār tas mans subžanrs mīļākais jump-ups ir tāds, punkroks tā kā. Diezgan tagad, diemžēl, ir jātaisa tas viss kontents un tas, ko mēs tagad darām. Un agrāk varēja vienkārši uztaisīt labu dziesmu un tas arī sagāja, bet tagad ir viss tas process, man liekas, tas nedaudz tā kā nokilo priekš manis vismaz to mākslu, kādā ziņā. Tā visa klaunošanās apkārt un tas viss, pie mums tas, cik cilvēki atnāks, man liekas, mums arī diezgan problemātiski ir uztaisīt pasākums, jo mums ir pāris lieli promoteri, kas diezgan bieži uztais pasākums, un tad citiem, man liekas, grūtāk ir, jo visi aiziet uz tiem, un tad nav arī tik daudz naudas mums, un tad ir grūti, man liekas, tieši Latvijā uztaisīt pasākumu. Vēl viss, protams, legālās lietas. Mums tik tā, ka tām legālajām lietām, man liekas, nav jāņemās kā kaut kādā Beļģijā vai Anglijā, tā kā Es ceru, ka kaut kāds AI nebūs, kaut kāds AI muzons nebūs, bet nevar saprast. Man tagad liekas, ka viņš tik ļoti populārs ir palicis, un es neredzu, ka tas norimsies īstenībā, viņš paliks populārs diezgan. Bet, es nezinu, ja godīgi redzēsim pēc 10 gadiem.